agrāk visu ar rokām tinām, jā. Tu viņu lietot pirkt vai jaunu? Es domāju, ka jauns, jo mēs tomēr tagad sākam pirkt jaunus, un mums tās garantijas diezgan aktuāls. Mums tieši kaimiņos ir Farao grupas, viņiem arī visas šās tīšanas mašīnas, un mēs paši arī domājam iegādāties vienu tīšanas mašīnu. Mums arī viss kaut kas nāk uz paletēm, un tad ļoti bieži tā, ka tev baigais laiks paiet, kamēr visu tur satina, aptina, un mēs arī štukojam par kaut ko tādu. Jā, mēs iepriekš visu laiku, viss manuālais darbs. Visvairāk mēs, protams, laiku aizņem preču aplīmēšanu. Tas ir tāds laika un naudas zaglis, kad, teiksim, nekā daudz jau bieži vien pat neaizņem. Jo tas, kurš izdomās kādu risinājumu šeit ierīcēm, tā kā jums, es šās te uzlīmes, teiksim, ja. Tās vienas uzlīmes, skaties, kā gribi, ir 5 centi pašas. Tas ir viss kopā. Darbs, pat uzlīme tur varbūt ir cents 2. Ja. Pēc tam to visu kasti jāplēš vaļā, ņem ārā, līmē virsū, liec atpakaļ, krāmē no jauna un vienkārši anormāls. Tāds laika zaglis. Ražotājs nepiedāvā uzreiz? Mums tagad būs, bet redz, mums tas Baltijas tirgus ir priekš tādiem lieliem ražotājiem. Viņš ir, nevienmēr visiem viņš ir interesants. Ja ir pavisam liela ražotāji, kuriem lielas jaudas, tad tie tur var uzlikt, vai ne? Bet ja ir parasti mums tās rūpnīcas, kas ir tādas salīdzinoši maziņas, jaunas, ja, teiksim, tad līdz ar to viņiem sarunāt tur jābūt reiz šausmīgam apjomam. Tas, kurš izdomās risinājumu, tas būs miljardieris. Tur vajag šķās kaut kādas automātiskās rokas, kur šo sensoru ir vieta.